Pastāst, Andri, kaut ko tu domā par Ziemeļu koridoru nepieciešamību? Galvenais, pie kāda secinājuma es esmu nonācis pēc šiem te kādiem 4 lāftas grābieniem, ir tas, ka darbs nav bezcerīgs. To vārdu. Kādu novēlējumu tu dotu pašvāju politiķiem un pilsētas plānotājiem un būvniekiem, lai viņi ātrāk varētu pārņemt tevis iesākto rūpalu? Parasti jau tā ir, ja viens iesāk, tad jau pārējie arī palaukās. Par to nav daudz galvenais nopludini šo te video kaut kur vidē, tad jau ir. Pietiek kom, piemēram. Pietiek kom, tad jau sāks tuneli. Tautas tribunāls EU. Katrā ziņā man šķiet tāda ļoti forša sajūta, es nekad nebiju pieredzējis to kā lāftu, tā kā mūsdienas kaut ko. Grāb, tieši tas. Es tev izstāstīšu, kā lāftu var airēt pavasara laiku braucienā pa Ogres. Šitāda? Jā, bet tas ir tad, kad aizmirst Rīgā 2 airu pāris. Vajag viens asins variants, kur nav ēršos no kāda laivu veikala, bet jābūt aizmirst vietējo saimniecības veikalu puiši, un nopērk 2 lāftus, vienu pie tam fiškari, stārgu un to piesaist pie laivas, lai to nenozlikt. Nu jā, lai nepazaudē. Bet tad viņiem tiešām, viņi visu to ceļu ar to lāpu tērēt, tas visā lāpā. Bet mēs esam sniega kaut kādā tur pasākumā ar lāptām no kalna braukuši lejā, tas arī ir ļoti elektrīgi. Andri, neatslāps, tev jārok. Ar metālu vai plastiku? Nē, ar metāla lāptām. Uzsēžās metāla lāptas un... Oi! Es jau sajūtu kaut kādu manu baldraiz roku, man liekas, ir jau. Vīcieni! Balderājieši. Iet ar roku.